Martin, 0-2 zaudējums sērijā. Kā treneris tagad pret jums attiecās pēc šiem 2 zaudējumiem? Normāli diezgan. Viss ir pozitīvi joprojām un tikai uz uzvaru. Šodien kāds spēles plāns skriešiet uz priekšu? Nē, mierīgi spēlēsim un uz viņu kļūdām. Kas varbūt ir tas, ko jūs mēģināsiet izmantot, kāda viņu vājība? Tas, kad viņi ir vecāki par mums un netrenējās tik bieži un fiziskais, domāju, mums ir vairāk. Un kas jums pietrūkst šajās 2 spēlēs, kas zaudējāt? Pacietība viennozīmīgi, jo mēs abas spēles bijām vadībā 2-0 un 3-1 un nemācējām spēli novest līdz galam. Šodien sērija jāpagarina, ne? Protams. Labi, paldies, Martin. Paldies. Šodien 0-2 esat vadībā. Kas notiks šodien uz laukuma? Mēģināsim darīt tieši to pašu, ko pagājušās 2 spēles. Spēlēt uzmanīgi no aizsardzības un censties 3-0 vinnēt. Pirmajās 2 spēlēs neviens īsti negaidīja, ka Ozolnieki tik pārliecinoši vinnēs, lai gan spēles beigas bija saspringtas. Kur bija tā uzvaras atslēga? Es domāju, ka tomēr tā morālā sagatava bija tā, kas tā pieredzīta mazliet deva to bonusu tam, ka mēs vinnējām. Čaļiem lielākajai daļai pirmo reizi play-offs. Tas pavisam cits hokejs, un mēs tomēr pieredzējušāki un zinām, ka jāspēlē visas 60 minūtes un nevar nevienu minūtīti atlaisties. Izturējām un iemetām un vinējām. Šodien nav tāda aizdoma, ka juniori var skriet uz priekšu, un jūs varat plānu klāties aizsardzības zonā? Viss ir iespējams. Mēs ļoti gaidām arī šo spēli, bet kā būs, tā būs, tad jau redzēsim. Bet noteikti mēs spēlēsim uzmanīgi un no aizsardzības, jo, protams, gribās ātrāk to pabeigt sēriju un gatavoties nākošajam raundam pēc iespējas ātrāk. Labi, paldies, Erik! Paldies jums!